Ļoti daudz saimnieki sēja vasaras kvieši, un arī pie mums ir atgriežušies vasaras kvieši, un galvenais iemesls, kāpēc pie mums viņi ir, tāpēc, ka mēs gribam sēt vairāk starpkultūras mūsu laukos. Tāpēc mums, mūsu sējuma struktūrā un augu rotācijā ir atgriežušies vasaras kvieši. Tieši tāpat kā pupas joku dienā, arī vasaras kvieši tomēr mēs sākām sēt nevis 3. 4. aprīlī, bet joku dienā 1. aprīlī. Un tikpat briesmīgi augstā zemē kā pupas. Tāpēc mēs varam parakņāties un pasīties, ko kvieši, jeb kviešu vasaras kviešu sēkla dara augstā pavasara zemē no-till sējumā. Lūk, tādi mums ir vasaras kvieši, 12 dienas nosēdējuši augstā augsnē. Bet nu šonadēļ sola baigāko siltumu. Es domāju, tad mēs atbrauksim vēlreiz un jau redzēsim smukas rindiņas. Laikam cūks jau grib nokult mūsu kviešus, negaidot, kad viņi izaugs. Bet jā, vasaras kvieši, eku jau pirmie ir laukā, eku blakus rindiņa, eku šitā rindiņa, kas ir zem salmiem, kur arī nāk. Lielam kvieši viss ok. Kvieši negaida tik cītīgi kā pupas un lini, bet kvieši jau tika iesēti tajā pašā joku dienā. Cerams, ka te joki nebūs, ka viss izdosies.